Salamana pamācības, 1. nodaļa. Salamana pamācības tā ir gudrības un atziņas grāmata. Un šeit ir 31 nodaļa, kas dar lietošanai katra ikviena cilvēka dzīvē arī šodien. Ikviena, kurš grib dzīvot tikumīgu un dievbijīgu dzīvi. Salamana Izraēla ķēniņa Dāvida dēla pamācības. Piesavināties dzīves ziņu, iekšējo stāju un prātu, mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt, lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi. Tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību, jo visas tās kopā ir kā krāšņs vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Mans bērns, ja tevi ļauni grēcinieki vilina, tad nesako viņiem. Ja viņi saka, nāc mums līdzi, mums slāps pēc citu asinīm, un mēs esam nodomājuši bez kāda iemesla uzbrukt nevainīgiem cilvēkiem. Mēs taisāmies viņus aprīt dzīvus, kā to dara elle, un sirds skaidros pazudināt, it kā viņi jau ar vienu kāju kapā stāvētu. Mēs taisāmies iegūt lielu mantu, mēs taisāmies pildīt mūsu namus ar laupījumu. Saņemies droši un nāc mums līdzi, mūsu naudas maks būs par mums visiem tikai viens un kopējs. Mans bērns, neej ar viņiem vienu ceļu, virzi savus soļus projām no viņu tekas, jo viņu kājas skrien ļaunumam pretī un steidzas, lai izlietu asinis. Ir jau nu gan veltīgi izstiept tīklu putnu acu priekšā, bet viņi kāro pēc pašu asinīm un tīko paši pēc savas dzīvības. Tā klājas negaušiem, kuri dzenas pēc negoda peļņas, viņu skopums un negausība atņem dzīvību viņiem pašiem. Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ieejām vārtos, vērsdamās pret tautu. Tās balss atskan visā pilsētā. Cik ilgi jūs nejēgas mīlēsiet viegliprātīgu? Cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu? Veltījiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai. Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Kad es nu saucu un jūs kavējaties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku un neviens neliekas par to nezinis, un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies. Un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties. Un kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūsu nelaimi jums ies pāri kā negaiss. Un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani sauks, bet es neatbildēšu. Viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bijību tā kunga priekšā, ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad lai nu viņi bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši no sava padoma. Jo ko neprātīgie iekārot, tas viņus nogalina un ģeķus pazudina viņu pašu pārgalvība. Bet kas man paklausa, paliks drošs un neapdraudēts. Viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelaimes.